Pat sakot, mīlulīši, ja jūs esat kaut kur ārzemēs, kaut kur runā citā valodā, mans jums ieteikums. Iemācieties tos basic turistu pasākumus, paldies un lūdzu, un tad dažas fiškas pa virsu. Kā man ties tikko kā pirku apelsīnus, sūlai, kā man izspiedīs. Piemēram, es māku pateikt jauku dienu vai masakalā. Es, piemēram, esmu iemācījusies, ka 1 eiro ir 1 eiro. Un, hello. Oi, Galijā. Reši tāda iet, var sakot, cilvēki, jo tas ir tas, pēc kā es braucu šur. Un tagad tāda nopietna ziņš tam klāta. Sur, itin visur, visiem klājas neviegli. Arī Grieķijā ir ļoti daudz grūtības cilvēkiem. Bet tas, kas mūs izglābi, pilnīgi noteikti no šejienes var teikt, ir cilvēciskais. Tāds tirdziņš. Es vienam puisim vakar citā tirdziņā, pie kura pirku cukīnī, teicu, jums nu gadi balvas. Šitiem varam pamācīties ritīgi. Dzirdat kādu iezumētu? Kā jums liekas, kuros rezonatoros viņš runā? Nu labi, visu to var zināt. Pašu labumam ir vērtīgi iemācīties enadiatrijā, teserapēdē un tā tālāk. 1, 2, 3, 4, 5. Kaut kādus basics, piemēram, puisis, kas man pārdevā apelsīnas, prasīja, no kurienes esmu, te saka Letonija, nevis Latvija. Atcerieties šito. Un viņš prasīja baņo, es teicu, protams, baņo. Un mācīja pateikt visādas citas lietas, tur brāvo vai ko, viņš man izrādīja apelsīnas. Saprot, baņo ir peldēšanās un tā. Šitā pašiem prieks un tiem, kas otrā pusē vēl lielāks. Nu, kā skaisti skan, ne? Lūs ir interesanti, ka pārdod par vienu, tādu šādu pa 1 olu. Kritīgi aktīvi meistarības kursi izgājēji, ne? Akal tikko sapriecājos, man vajadzēja nagu lakas bāzi nopirkt. Un prasīja sievietei, un mēs tur, kurš tur pirmais lejers, kurš tur otrais, un tā, un beigās teicu šito. Ak, to ir šitas. Un tad es teicu viņai, Masakalā, viņš ir kā brāvo Karici. Un Karici ir meitene. Un es viņai kaut ko līdzīgi teicu. Domājieties, tu tā atnāc, izrunājies grieķiski. Un viss aplēmo, un sevi arī. Un dabu, ko vajag.